Līgodziesmas skandējums līdz pat pēterdienai, bet, kad zināmās Jāņu dziesmas izdziedātas un aptrūkst smeldeņi, jaunas līgotnes jālūko dainās, vai arī valcēs, kas atklāja, kā līgodziesmas dziedāja pirmskara Latvijā. Barontēva tautas dziesmu skapī, kas ierakstīts UNESCO pasaules atmiņas mantojuma sarakstā, ir vairāk nekā 5000 līgodziesmu, stāsta Judīta Čunka. Krišjāna Barona oriģinālais dainu skapis glabājas aiz 3 durvīm Zinātņu akadēmijas augstceltnē, latviešu folkloras krātuvē. Uz katras 3x11 cm šaurās lapiņas viena rokrakstā uzrakstīta 4-rinde. Pavisam ir 268 815 lapiņu. Tās sasietas mazos sainīšos un sarindotas 70 atvilknēs. Līgo un Jāņu dziesmas aizņem 3 atvilknes. Līgo dziesmās mēs varam izsekot kārtīgi, kā Jāņi ir jāsvin. Sākot no tā, ka gatavojamies Jāņiem, sakopjam dārzus, laukus, izpušķojam sētas, tad pienāk pats zāļu vakars, ir aplīgošana, tad ugunskura kurināšana un danču un galu galā papardes zieda meklēšana. To visu mēs dainās varam izlasīt. Daņu tēva tautas dziesmu kartotēkā ir 5160 līgotņu. Pūtjānīti savu tauri, lai ceļās saimniece no tiem dūnu spilveniem. Parasti tika apdziedāti slinki saimnieki un slinkas saimnieces un vilkti uz zoba arī tautas dziesmās. Arī tad, ja lauki nav izravēti, ja sēta nekārtīga, bet jo īpaši tad, ja nepacienāja Jāņa bērnus. Barons burtiski nelika savos sējumos to, kā dziedāja tautā. Viņš uzlaboja mazlietiņu, tāpat kā Grīmi darīja ar pasakām vācu. Lai labāks ritms, lai nav svešu vārdu, lai ģermānismu ietekmes nav, lai krievu ietekmes nav, lai nav kristietības ietekmes. Barons lielā mērā tomēr tiecās pēc tādām tīrām tautas dziesmām. Jāņa tēva linu lauki ziedziliem ziediņiem, dancos visi Rīgas kungi zilām linu biksītēm. Paralēli tautas dziesmu pierakstīšanai pirmās Latvijas laikā folkloristi sāk izmantot arī skaņu ierakstu tehniku. Tas ļaus spriest, kā līgo dziesmas dziedāja pirms 100 gadiem. Skaņu mātes jārusējā līgo, līgo, te viņa matorečāmā līgo. Ar senlaiku fonogrāfu pētnieki brauc uz laukiem un pierakstīja šādos te vaska cilindros, jeb valcēs pa pantam no katras dziesmas. Vairāk ierakstīt nevarēja, bet, lai gūtu priekšstatu par to, kāda melodija bija skanējusi, pats senākais folkloras krātuvē rodamais skaņu ieraksts. Tajā pierakstīts pa minūtei pat mazāk melodijas, ko iedziedāja teicēji laukos un arī tie, kas atbrauc uz Rīgu. Vaja bungas līgo, līgo, vastu tāpa galināja līgo. Pavisam saglabājusies 191 valce. Tāpat kā dainu skapja saturs ir digitalizēts un pieejams ikvienam internetu lietotājam, tā arī vecās melodijas var klausīties latviešu folkloras krātuves mājaslapā. Judīta Čunka, Aigars Koļevskis, Latvijas televīzija.